Tā, sveika, Tatjana. Šodien Sveiki. mēs ar Tatjanu esam podkāstā Dīvaina Koči. Runāsim par un ap coachingu. Tatjana Zuke ir HR speciālists, cilvēku resursu speciālists, kas ir ar lielu pieredzi šajā jomā. Un mēģināsim kopā diskutēt, spriest par un ap coachingu. Pastāsti par sevi. Jā, sveiks, Andri, un nedaudz par sevi. Jā, pēdējos laikam gadus 12 esmu personāla vadības jomā, savukārt iepriekš ir daudz strādāts ar biznesa procesiem, ar konsultācijām uzņēmumos, par biznesa procesiem un par IT. Un, liekas, ka tā pieredze ir gana liela, un šobrīd soļoju coachinga jomā. Un man tas ļoti patīk, man tas liekas ļoti noderīgi. Un, jā, parunājam par šo, vai arī kādam citam coachings varētu būt noderīgs tajā, lai virzītos pa karjeras kāpnēm, lai dzīvot laimīgāk, lai būtu pārticīgāki, lai visādi citādi būtu, varbūt arī drosmīgi. Paldies! Es savukārt esmu Andris Baikovs, arī coach, specializējos izaugsmē, patīk risināt izaugsmes jautājumus dažādās jomās. Strādāju arī ar izdegšanu un motivāciju. Tātad ķeramies pie jautājumiem. Man šeit ir sagatavoti jau jautājumi. Mēģināju sagatavot āķīgus jautājumus. Tā kā dalīsimies abi savās domās par jautājumiem saistībā ar coachingu. Tātad, kā tu domā, ja tu kafejnīcā satiktu kādu nepazīstamu cilvēku, ko viņš domātu un teiktu tev, ja tu pateiktu, ka tu esi coach? Es domāju, ka tas būtu izbrīns, ja, tam cilvēkam. Un es gribētu, lai šis nepazīstamais cilvēks man uzdot jautājumu, kas tas tāds ir? Ja, coach, ja, kas tas ir coachings? Es laikam, es teiktu, ka man nāk tāda vizualizācija, ka tas būtu tāds izbrīns, un es būtu ļoti pateicīga, lai būtu viņam interesi šo pajautāt. Un ja es uzdotu tev šo jautājumu, nedaudz savādāku, ja tu satiktu kādu senu paziņu, kuru tu nebija ilgi redzējis, un sarunas laikā tu teiktu, ka es esmu coach. Ko tavs senais paziņa, kā viņš reaģētu, ja? Ko viņš tev jautātu? Viņš noteikti pateikt, ka tas ir interesanti un pajautātu, kāpēc. Jo lielākā daļa cilvēku mani šobrīd pazīst kā būvinženieri, kā tehnisko jomu speciālistu. Un man ir bijušas tādas situācijas, kad es satieku kādu, kas mani pazīst kā būvinženieri, saku, ka tagad es arī piedāvāju coaching pakalpojumus, esmu certificēts coach. Un es tā pajautāju parasti, tu zini, kas ir coachings? Viss parasti saka, jā, es zinu. Un ar to sarunu par coachingu beidzās. Mēs pārējām pie tehniskām lietām. Tā kā mans secinājums ir tāds, ka tehnisko jomu speciālisti īsti nav pat ieinteresēti diskutēt par coachingu. Tas ir šobrīd pēc manas pieredzes, protams, tās ir sarunas ar pāris cilvēkiem uz vienas rokas pirkstiem, to var saskaitīt, tā kā tas nav nekāds globālais rādītājs, bet šobrīd tā ir mana pieredze. Kā tev liekas, kāpēc viņi var nebūt ieinteresēti? Iespējams, viņiem nav aktuāli šobrīd kaut kādi jautājumi, ko varētu risināt ar coaching, kaut kādas problēmas. Un ļoti iespējams arī, ka viņi nemaz nezina, kādus jautājumus coach var palīdzēt atrisināt. Iespējams, viņi domā, ka tur uzreiz ir kaut kādas jārunā par attiecībām, par psiholoģiskajām problēmām, par mentālo veselību un tādām lietām. Kā tad mēs te varam kopā vispār coachu komūni, ja? Ko tad mēs varam darīt lietas labā,
lai tā sapratne par coachingu un par profesiju, ja, par nodarbošanos mūsu būtu nevis izbrīns vai kaut kāds pieņēmums, bet būtu reāli sapratne. Mēs varam runāt savā starpā, varam skaidrot cilvēkiem, varam stāstīt par coachingu internetā un mēģināt šo informāciju laist tautās. Kā tu pati vienā teikumā definētu coachingu bez profesionālā žargona? Okay. Es teiktu, ka tā ir saruna, kuras rezultātā klients atrod sākumā sajūt un atrod atbildes uz jautājumiem, par kuriem viņš nezināja, kādu atbildi sameklēt. Ja? Un faktiski, ja ir skaidrs atbildes, tu saproti, kur tev virzīties. Ja tu saproti, kur virzīties, tu atrod motivāciju virzīties. Es teiktu, ka tas būtu šādi pārfrāzējums, pamatnosacījums, ja, kad tas ir psiholoģiskās palīdzības veids. Ja. Jā, tas pēc profesionālās definīcijas, tas ir psiholoģiskās palīdzības veids. Es teiktu, ka coachings, jā, tā ir saruna, kur tai pašā laikā 90% no šīs sarunas runā šis klients. Coacham ir jāmāk uzdot pāris spēcīgi jautājumi, kas atraisa klientā spēju domāt savādāk, spēju pastīties uz savu problēmu situāciju no citas puses, un līdz ar to viņš šīs jaunās idejas jau mutiski atstāsta coacham, lai coach varētu atkal ar nākamo jautājumu virzīt klientu vēl uz priekšu, viņam tā kā veicināt, rast jaunas idejas, vai arī saprast šo situāciju. Jo ļoti bieži klients arī atnāk, viņam ir kaut kādas emocijas, sajūtas vai situācija, un viņš pat nesaprot, kāpēc tas ir. Viņš vienkārši grib to risināt. Jā, un šeit es gribētu arī papildināt, ka faktiski tā runāšana, tas, ko tu verbalizē, ja, tev ir dziļas pārdomas par to veidojās, un tajā mirklī atrodās tas, par ko tu pat nezināji, ka tev ir. Ja? Gan sapratnes ziņā, gan zināšanu ziņā, gan pašpārliecības ziņā. Tur atrodās virkne ar labām lietām. Un tas ir, manuprāt, arī pašam klientam ir tāds aha moments. Ja? Tā saruna, kad tieši klients runā, ir tā forma, ja, kad viņš atrod. Jo redz, coach jau nedod padomus un coach nekonsultē, kā vajadzētu rīkoties, vai kā iespējams viņš būtu rīkojies, un te ir tā vērtība, ja, kad pamatā visu sesiju runā klients. Un jāsaka no savas pieredzes, kad es strādāju pirmo reizi ar klientu, kurā es saku, kad sesijas sākumā un ievada daļā, kad visu sesiju runāsi tu. Ja? Un sesijas beigās man ir atgriezniskā saite par to, es nekad neticēju, ka es visu sesiju runāšu. Ja? Tā. Līdz ar to, un tas ir lieliski, tā ir vienkārši tāda pozitīva atgriezniskā saite, kad kaut kas tajā visā nostrādās. Kas? To klients izvēlās pats. Ne? Jā, es šeit atkal gribētu piebilst, tu ļoti labi pateici, kad strādā klients. Un es gribēju piebilst to skaidrojumu, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo ir pierādīts, ka ja mēs tikai klausamies kāda padomos vai kaut kādu podcastu vienalga vai pamācībās, mēs atceramies to sliktāk. Labāk mēs atceramies un, protam, realizēt dabā kaut ko, ja mēs paši to esam pieredzējuši, paši izdomājuši, paši darījuši, paši ar savām rokām praksē izmēģinājuši. Skolotāji vai treneru vadībā, tāpēc tam pašam to
atkārtot un pielietot savā dzīvē, ir daudz vienkāršāk un lielāka iespēja, ka tas notiks. Un jāsaka, vēl arī pierakstīt. Arī tad, ja tu pieraksti, ja, tās savas atziņas, vienalga, viena vārda apjomā, ja, vai kādu daļu no teikuma, tu pieraksti, ja, jo tu noteikti atcerēsies, tu izdzīvos vēlreiz. Ja, tu izdzīvos vēlreiz to sesiju, un kādā citā reizē tu atradīsi to, ko tu iepriekš neesi atradis. Sev visērtākajā, visvienkāršākajā un vissaprotamākajā veidā. Ja. Tā ir tāda, riktīgi, tāda super lieta, ja. Ko klients piedzīvo, jā. Kāds tavuprāt ir vislielākais mīts par coachingu, kas šobrīd klejo sabiedrībā? Tas ir psihologs, tas ir konsultants, tas ir noteiktas jomas paudējs, jā, vai noteikti tēmas ir, piemēram, blogeri. Mēs bieži vien satiekam blogerus interneta vietnē, jā, un sabiedrībai veidojās priekšstats par to, ka, iespējams, šie blogeri arī ir coachi, jā. Iespējams, liela daļa arī tādi ir, ja, un ritīgi labi, ja, jo viņi ir atraduši savu nišu, par ko viņi runā un kā viņi uzrunā auditoriju interneta vietnē. Ja. Tā kā es teiktu, jā, ka tas pirmais priekšstats par to, ka tas ir kaut kas saistīts ar psiholoģiju, ja, tad tu raksti kaut kur dziļāk, kur es negribu, lai tu ietiec, ja. Vai atkal tu konsultēsi, un ko tad tu man vari iekonsultēt? Taču es ļoti ticu, ka organizācijas arvien vairāk piesaistīs coachus kaut kādu jautājumu risināšanā, komandas potenciālu atvēršanai, un kad caur šo formu šie cilvēki sapratīs, ka coachings ir kaut kas par pozitīvo, tas nav par pagātni, tas ir no šodienas uz rītdienu par tevi, ja, ne par citiem, un ka tādā veidā klienti vismaz dzirdot, ja, coachings vai redzot internet vietnēs sapratīs. Tur ir stāsts par coachingu vai ir stāsts par kaut ko citu? Šeit es tev pilnībā piekrītu. Īsnībā par tiem mītiem ir tā, ka jā, man arī ir bijis tā, kad es stāstu, es esmu coach un es varu palīdzēt tur dažādos jautājumos, un uzreiz man saka, tad tu man tur pārveidosi manu domāšanu. Šeit nav runa, kad bailes, kad es rakāšos viņas smadzenēs, bailes ir par to, ka es uzspiedīšu savu viedokli. Kaut gan coach to nemaz nedrīkst darīt. Bet ir tāds mīts, un man pat ir viedoklis, kāpēc tas tā ir. Tas ir tāpēc, ka sociālos tīklos daudzi coachi, arī kā youtuberi, influenceri dod padomus. Viņi saka, piemēram, tie, kas skatās vakaros televizoru, tie ir sliņķi, kaut kādas uzspiež kaut kādus pieņēmumus. Ne jau visi, ja, bet ir tādi cilvēki, kas saka, es esmu coach, un tai pašā laikā stāsta, kas ir labi, kas ir slikti, ko vajag, kā nevajag. Manā skatījumā katra situācija ir individuāla, un viens no coachinga pamatpieņēmumiem ir, kad katrs cilvēks konkrētā brīdī pieņem labāko iespējamo lēmumu sev un citiem, pamatojoties uz tā brīža zināšanām. Līdz ar to kaut kādus vispārīgus pamatpieņēmumus vai padomus, es domāju, ka coachiem nevajadzētu dot sociālos tīklos. Jā, es tev piekrītu, jo varbūt arī tā būtu tā forma, ja, kā mēs mainām to sapratni cilvēkos par coachingu. Mums ir daudz ko vēl darīt kopienai kopumā, ja,
lai tomēr gan pakalpojums būtu krietni kvalitatīvāks, gan notiecīgi ieguvums klientam būtu sajūtams īstermiņā vai ilgtermiņā, bet viņš būtu sajūtams. Bet es noteikti gribētu arī teikt, ka ar vienu coaching sesiju visdrīzāk nepietiek. Tā, protams, var būt iepazīšanās un sapratne par to, kas tas tāds ir, par vidi, kurā tu vari uzticēties, kurā tu vari justies droši, bet tādai mērķtiecīgai sevis attīstībai, sevis transformācijai ir gaužām par īsu. Ja? Bet es, protams, priecātos, kad katrs no Latvijas iedzīvotājiem vai katrs, 10. Latvijas iedzīvotājs būtu pamēģinājis kaut vienu coaching sesiju, kopā ar profesionālu coachu. Ja, te īstenībā mēs ļoti labi aiziem pie nākamā jautājuma, vai coachings der visiem. Un tu teici, ka būtu labi, ja katrs 10. kaut vai būtu aizgājis pie coacha. Savukārt, manā skatījumā, coachings tomēr nav piemērots visiem cilvēkiem, jo, ja cilvēkam nav mērķis, ko viņš grib sasniegt šajā brīdī, ja viņš ar visu ir apmierināts, tad, aizejot pie coacha, tā būs tikai parunāšanās. Ja viņš nav gatavs nospraust mērķi vai savu nākamo darba uzdevumu, tad, diez vai viņam vajadzētu doties pie coacha. Es tev pilnīgi piekrītu, jo tās sajūtas par to, kad man ir vajadzīga kaut kāda veida atbalsts, kaut kāda veida palīdzība, viņas arī mums pašiem jau nenotiek tā, ka katru dienu. Ja? Bet mēs ilgojamies pēc kaut kā tāda, vai mēs meklējam. Tajos brīžos, un brīži mums dzīvē ir daudz un dažādi, ja vien ir sapratne par to, kas tas tāds ir, tad iespējams klientam būtu jautājums, vai cilvēkam būtu jautājums par to, bet es gribu pie šī jautājuma pastrādāt. Piemēram, bet ir ļoti daudz pašorganizēti, ļoti veiksmīgi cilvēki, kas spēja atrast mērķi, kas spēja pelavas atšķirt no vērtīgā spīdīgā, un iet un virzās, un viņiem sanāk, un arī, ja nesanāk, tā ir lieliska pieredze, un viņi atkal atrod, kur virzīties, un tad jau tur nav vieta, nav vajadzība pēc coachinga. Jo tieši otrādi mums pārējiem būtu no malas ļoti vērtīgi ieskatīties tajā pieredzē, tajā stāstā, tajā veiksmīgā cilvēka stāstā, kas tad ir tas, ko viņš dara. Un mācīties no viņa un iespējams aizgūt kaut ko no viņa. Nevar nepiekrist tavam apgalvojumam, šī brīža sajūtai par to, ka ne visiem varbūt tas ir vajadzīgs, noteikti ne visiem, vai visiem tas ir piemērots. Es gribētu teikt, ka lielākajai daļai tas ir piemērots, bet vai vajadzīgs, es tev piekrītu, ne visiem. Bet tas, ko es gribētu noteikti pateikt, ka ne tikai tad, ja ir problēma, bet tad, ja cilvēkam viņš riņķo savās domās par kaut kādu tēmu, un viņš viņu riņķo, un viņš viņu neatstāja to jautājumu ilgāku laiku. Un faktiski tajā situācijā coachs ļoti būtu piemērots. Tā varbūt nav problēma, tā ir kaut kāda nākotnes projekts, vai nākotnes ērtuma jautājums. Tā nav problēma šobrīd. Lieliski, to var izdarīt krietni ātrāk. Un iespējams klients atradīs vēl virkne interešu, vai virkne atbilžu par to, bet es īstenībā šo te varu izdarīt šādi. Tas ir lieliski, un tur jau arī tam coacham piepildās, un ir tas gandarījums par to, ka klients atver
sevi un ir gatavs beidzot izkustēties no tā punkta, kur viņš ir buksējis. Nu tā. Tā kā es teiktu, ka ir problēmas, bet ir arī kaut kādas nākotnes vajadzības privātās vai saistībā ar karjeru. Īsnībā ļoti pozitīvu tādu ainu uzbūri ar rezultātu, ka klients aiziet ar rezultātu. Tomēr kā tu domā, vai coach dod kaut kādas garantijas, ka rezultāts būs? Nē, coach nedod nekādas garantijas. Ja? Jo coach pabeidz sesiju un klients aiziet ar savu jautājumu, ar savu atradumu, ja? Kā šo jautājumu risināt tur, kur viņam jāaiziet, vai mājās, ja? vai kaut kur citur. Un viņam ir jārīkojās. Sev ērtākajā tajā brīdī, sev saprotamākajā veidā. Ja? Coach, paliek tā kā ar saviem pierakstiem par sesiju, ja gadījumā klients atgriežas, lai kur ieskatīties, lai kur sagatavoties nākamajai sesijai, ja? Iespējams pārjautāt, kā gāja, kā atrisināja to jautājumu. Un tādā veidā arī pēc būtības arī atgrieznisko saiti, ja mēs saņemam par to, kā klientam veicās. Jo bieži vien klients atrod to veiksmi vai to realizāciju blakus stāvošā jautājumā, un tas jautājums, kurā viņš ir buksējis, vairs nav aktuāls. Un tas arī ir iespējams, un kas tik vēl nav iespējams, ja? Un viss ir atkarīgs no viņa paša. No viņa paša motivācijas un vēlmes uzsākt, virpināt to konkrēto lietu. Es ticu, ka tie klienti, kas nāk pie coacha, kad viņi saprot un lai arī lēnām, bet personības transformācija notiek. Viņi iemācās saprast sevi krietni ātrāk. Ja? Kaut arī varbūt, ka nenotiek lietas, bet saprast sevi. Ja? Līdz ar to katra nākamā lieta, vai notiek raitāk, nenotiek buksēšana, un notiek katrā ziņā tā kā virzība uz priekšu. Es piekrītu. Coaching sesija jau vienkārši tā ir stunda, kurā cilvēks koncentrēti var virzīt savu uzmanību šīs vienas problēmas situācijas virzienā, tad tajā meklēt to atrisinājumu. Reāli, ja viņš pats mēģinātu domāt, tad ļoti bieži cilvēki taisa multitasking un nevar koncentrēti, nepārtraukti pievērst uzmanību šī risinājuma meklēšanai, un coach savukārt papildus vēl palīdz ar saviem jautājumiem, kas ir iespēja pastīties uz to situāciju no otras puses. Jā, bet jāsaka arī no dažādām pusēm. Jā. Pat bieži vien tajā sarunā, tajā vienā jautājumā klients pats atrod iespēju paskatīties no dažādām pusēm. Un tas jau arī ir tas, kad tu saproti, ka tavs darba rezultāts super, viņš ir ar pluszīmi. Ja? Klients pats piefiksē, pats pasaka, ja? Pats atcerās. Noteikti viņš arī padomās pēc sesijas, par savu atradumu. Un tur jau ir tāds apsveikums sev. Klausies, es tur atradu šo sevi, es atradu virkni ar lietām, kas tepat pie manis bija un par kurām es zināju, bet es viņas tagad atradu pilnīgi jaunā izskatā. Jā. Tas ir kaut kas lielisks. Jā, es zinu, ka tu esi arī iekšēji uzņēmuma coach, un kā ir uzņēmumi meklē coachu, tad, kad viņam ir reālas problēmas, vai tad, kad viņi domā par attīstību? Te ir divi jautājumi. Ja? Viens no taviem jautājumiem, es esmu uzņēmuma coach, es lēnu garu, tikai soļoju tajā, ja, lai būtu uzņēmuma coach. Ja? Tātad man ir saņemta atļauja
ir jau pirmās komandas coaching sesijas, ir arī individuālās coaching sesijas. Pamatā es strādāju ar vadītājiem. Un jāsaka tā mana pieredze, iesoļot ir komandās, ir tāda, kad vadītājs nāk un saka, klausies, man te ir problēma. Un es kaut ko līdzīgu jau biju dzirdējis no šī vadītāja kādu laiciņu atpakaļ. Un tad es piedāvāju. Un parasti tas brīdis ir tas kad vadītājs ļaujās tam, tai jaunajai pieredzei, jo viņam arī vajag palīdzību atrisināt, ja? Bet es jau nerisināšu, jo ja es risināšu katru reizi, tad katru nākamo reizi atkal pie manis atnāks, lai es risinātu, ja? Bet jārisina komandās uz vietas ir pašam vadītājiem un komandai, ja? Vadītājiem ir interesi, lai komanda viņu risina. Līdz ar to ļoti lēnām es to daru, ļoti uzmanīgi, jo no tās pieredzes vai no informācijas, ko es lasu, ja, būtu vēlams, ka tomēr ir kāds ārējais coach piesaistīts organizācijai, jo iespējams darbinieki jutīsies brīvāki, jo man redz ir tāda arī duāla loma, ja, personāla vadītājs. Un coach, dažādas tās tēmas tiek risināts, bet es parasti arī uzreiz sesijas sākumā saku, ka mēs nodalam. Es šajā stundā neesmu personāla vadītājs. Un es nepieņemu atpakaļ no šīs sesijas neko. Ja? Es esmu tikai un vienīgi neitrāla coach. Šī saruna ir konfidenciāla. Un netiek izmantot arī tālākajā sadarbībā. Ja? Un arī savus kolēģus es arī noinformēju par to, ja jūs vēlaties, lai par to zina kāds cits vai vēl kaut ko zina, tā ir jūsu izvēle. Ja? Mans pienākums par to nerunāt. Ja, kas, ar ko, kāpēc strādā ar mani, vai ne? Tas arī tāds viens no konfidencialitātes aspektiem. Taču, ja atbildam uz tavu otro jautājumu vispār par organizācijām un par organizāciju ieguvumiem, ja iekšā ir coach. Redzi, ir jau pat pierādījumi tam, ja organizācijās ir piesaistīts coach vai ir iekšējais coach, ja, tad organizācijas veiktspēja vai efektivitāte palielinās vairāk kā par 50%. Ja es nemaldos, pat bija ap 70%, un tas ir ļoti nozīmīgs fakts. Un, manuprāt, būtu vērtīgi to izmantot ļoti savā labā, bet tas arī process ir, tāds ļoti, uz to ir jāiet. Tu nevar tā vienā, kā 1. janvārī, ka mēs tur visādas jaunas apņemšanās apņemam, ja, tad tagad jums būs coachings. Nē, komandas ir jāsagatavo. Tam visam ir jānotiek ļoti organiski, jo, redz, ir ļoti svarīgi, lai tajās komandu coachinga sesijās tas cilvēks nav nobijies. Ja? Lai viņš saprot, ka tā vide vispār nav par attiecību risināšanu, tā vide ir tik draudzīga un par to, ko šodien jūs kā komanda zinat, ko jūs gribat darīt rīt. Ja? Kas ir tas labākais, ko jūs varat izdarīt rīt, ja? Lai nesastaptos ar kaut kādām atsevišķām grūtībām, kādas ir šobrīd jums. Ja? Līdz ar to tās kompānijas, kas jau praktizē coachingu uzņēmumā, krietni veiksmīgāks tuvā nākotnē būs, varbūt jau ir, nekā tās kompānijas, kas baidās un domā, neļaujās pieredzē, ja, un domā, ka tas ir kaut kāds konsultants, un ko tad tu zini daudz par mūsu kompāniju. Ja? Bet viņiem ir tiesības arī tā domāt, tas nozīmē atkal, ko mēs kā komūna, kā coachu komūna, esam izdarījuši nepietiekami, lai viņus ieinteresētu, lai līdz viņiem šo ziņu pa coachinga pievienoto vērtību aiznestu. Ja?
Un tad jau, jā, katra mūsu individuālā darbs ar semināriem, ar coachinga demo versijām, jā, vienkārši likt, jo internetu vidē iespējams kādam pārsūtīs, kāds pats ieraudzīs un kāds kādam pateiks, un tā vēlēšanās būs tomēr pamēģināt, sākumā varbūt pašam lēmumu pieņēmējam, ja, un tad ļauties tam, lai runātu ar vadītājiem, lai atrastu tās komandas, kurām tas būtu ļoti piemērots. Bet tas tāds, man liekas, tāds ilgāks process, un neskatoties to liekas, kas tad tas viss vienkārši, ja? Nē, mēs esam visi cilvēki un neko nedrīkst uzspiest. Bet, ir jāvirza un jāstāsta. Jā, tas ir ļoti labi, tu pateici, mēs esam visi cilvēki, es tieši par šo domāju, jo, ja tu esi gan coach, gan personāla daļas vadītāja, tu varbūt, tev kabinets varbūt tieši vadības kādam kabinetam ir. Un, man kā darbiniekam, piemēram, būtu vēlme domāt, kad, lai arī tu pasaki, ka šo informāciju, ko mēs runājam coaching sesijās, nekur neizmantos tālāk darbā, tomēr tu arī esi cilvēks. Un kaut kur pieņemot kādu lēmumu, iespējams, tev var nākties to informāciju izmantot. Tāpēc man liekas, ka darbiniekiem tomēr ir bailes iet pie coacha. Un vispareizāk būtu, ja uzņēmumi nevis piesaistītu iekšējo coachu vienalga vai pieņemtu darbā vai ņemtu kā ārpakalpojumu, bet sektu darbiniekiem un vadītājiem šīs coachinga izmaksas. Un viņš pats var atrast sev piemērotu coachu un iet ar viņu runāties. Tad tā būtu pilnīgi droša vide. Tas ir viens, un otrs, ir tā, ka ne visi cilvēki var atrast kopīgu valodu, un līdz ar to katram cilvēkam arī ir savs coach. Nekad nebūs tā, ka viens coach derēs pilnīgi visiem cilvēkiem. Jā, tas tā noteikti, jo arī tēmas, ja, coachi tik ļoti dažādi specializējušies un attīstījuši savas zināšanas tajās jomās, līdz ar to atkarībā no klienta jautājuma, tad klients piemeklē, ja, sev atbilstošo coachu, kas pauž, kad viņa joma ir, piemēram, motivācija, ja, motivācijas attīstība vai izdegšana, ja, vai jebkas, transformācija, un vēl jau var būt tā, ka tīri personīgi, kaut kā, nesanāk, jā. Kaut kas ir tāds, ko tu nevari aprakstīt, bet, kā nelīmējās, jā. Jā, tas nozīmē, ka vienkārši jāmēģina cits, tā var būt. Ja, tā jau mums visiem cilvēkiem ir, un tā var būt. Taču tu pieminēji īstenībā vienu ļoti vērtīgu lietu, ka organizācijas varētu piešķirt līdzekļus, lai darbinieki ietu ārpusē, sameklētu sev ērtu, vēlamu un pieņemamu coachu un ar viņu strādāt. Jā, es ļoti ticu, ka netik tālā nākotnē tā arī būs, kad organizācijas domās par darbinieku attīstību, un viens no attīstības budžeta rāmjiem būs saistībā ar coachingu. Ja? Taču tajā otrajā daļā, kur tu saki, ne to iekšējo nevajag, pagaid, es šobrīd nevaru ar tevīm tā ļoti, teiksim tā, tev ļoti argumentēt, jo tas, ko tu minēji, tas viss fonā, protams, ir. Un es gribu vēl iegūt pieredzi, un ja tu man uzaicināsi uz sarunu pēc gada, ja, mēs varētu īstenībā šo jautājumu atkal atvērt un paskatīties, jo būs jau man 2 gadu pieredze, ja, būt iekšējam coacham, un, protams, man jau pašai notiek izaugsme, jo tieši tās ir dažādas lomas, un kaut kur tās ir tādas integrētas, ja, kā neizmantot to, ko es uzzinu sesijā, ja, veicot savus darba pienākumus.
bet varbūt, ka tur atrodās, ja, kāds veids, ka tomēr vienu vai otru jautājumu ļoti vērtīgi būtu izmantot arī darbā. Ja. Un, es atbildes vēl tā nezinu. Ja, man pieredze ir vēl tikai 1 gadu. Un atbildes būs tad, kad pēc gada. Tad, kad tu man pasauks vēlreiz uz sarunu. Labi. Atgriezīsimies varbūt pie mums pašiem, pie mūsu pašu viedokļa. Kas tevi pārsteidza sākot mācīties coachingu vai sākot strādāt par coachu? Kas mani pārsteidza? Jā, mani pārsteidza mācoties, kad ļoti daudz dažādu metožu tu vari izmantot coaching sesijā. Un tas man bija tāds wow moments, kā var zināt, kurā situācijā, kuru metodu nostrādāt labāk. Ja? Un te, protams, atbildi ir pieredze, ja? bet tas pārsteigums bija par to, ka nenormāli daudz, simtiem, varbūt pat tūkstošiem metožu, kuras izmanto coaching sesijās. Ja? Un atkarībā no coachu specializācijas iespējams tās ir līdz 10 metodēm, kuras coach izmanto, ja? Bet tas jau nenozīmē, ka metodas netransformējās. Katrs mēs no sevis transformējam to metodi, jo mēs gūstam tūlītēju pieredzi. Mēs redzam atgrieznisko saiti, vai klients saprot, vai tas aiziet, vai tālākā virzība ir vienkārša, ja? Vai tomēr ir bijis pārāk sarežģīti klientam. Ja? Un savienojam kopā 2 metodes vienā, ja? Sesijā. Tā kā tā ir tāda brīvība. Tā kā es teiktu, laikam vairāk mana atbilde tev būtu par to, kas pārsteidz mācoties. Okay, mani atkal pārsteidza tas, ka ir metodes, kas strādās visos gadījumos. Padalies. Tā pati kaut vai grow metode. Tā ir tāda vienkārša metode. Nosakām mērķi, nosakām rezultātu vēlamo, uzdodam jautājumus, nospraužam veicamos darbus. Un man arī pārsteidza, ka viens no svarīgākajiem coacha prasmēm, coacha uzdevumiem ir holistiski klausīties. Klausīties ne tikai ar ausīm, klausīties ar acīm, saredzēt to klientu. Klausīties ar sirdi un ar prātu. Un kad, ja coach tik tiešām dzird šo klientu, to pat grūti tā rakstot, kā dzird, holistiski dzird viņa emocijas, dzird viņa sajūtas, dzird viņa mērķus, dzird viņa strukturētās domas, tad coach vislabāk var palīdzēt šim klientam. Jā, paldies, ka tu arī šo te izcēli augšā, jā, un es vēl teiktu, dzird, redz un sajūt. Tajā mirklī, jā. Jo tad tā virzība ir tāda ļoti veselīga, ļoti organiska, ļoti draudzīga, ļoti tāda neformāla. Ja? Viņa iet uz rezultātu, bet viņa ir tāda nestrikta un ne pa labi, ne pa kreisi, bet ka klients var. Ja, gan pa labi, gan pa kreisi, gan uz atpakaļ, bet coach vienalga virza ar jautājumiem tā, ka klients pats vienkārši iet uz priekšu. Jā, paldies, tas arī ir tiešām wow moments. Jā. Kā coachings tevi ir mainījis kā cilvēku? Lielisks jautājums. Es arī tev gribēšu to uzdot. Burtiski mainījis. Burtiski. Un tas ir neaptverami, ja? Gan attiecībā uz mērķu uzspraušanu, ja? Gan saistībā ar maziem solīšiem. Dari kaut vienu mazu solīti, tu to izdari. Ja? Cieņa pašai pret sevi.
Dievs, viņa tur ir attīstījusies, man liekas, kad bija maz graudiņš un ļoti liela cieņa pašai pret sevi ir atradusies, ja? Tad es viņu pati priekš sevis atradu. Drosme par to, ko es daru, ja? Drosme runāt, drosme pārliecināt, drosme kaut kur ir atradusies. Liekas, tāda bezbailīga biju, bet tas lielums drosmes, ko es tagad sajūtu, viņš ir pilnīgi cits. Un jāsaka, es par to saņemu atgrieznisko saiti no saviem tuvākajiem, no kolēģiem, no draugiem, par to, ka viņi pamana manī izmaiņas. Un es priecājos par to. Bet kā ir ar tevi? Wow, nu, man ir tieši tāpat. Coachings diezgan daudz ir mainījis manu domāšanas veidu. Manā skatījumā coachings ir tāda ļoti svarīga starpnozaru prasme, jeb soft skills. Jo mācoties coachingu tiek apgūtas gan prasmes uzdot jautājumus, prasmes saprast otru, prasme ieklausīties otrā. Arī tiek apgūtas zināšanas par dažādām metodēm, kā risināt problēmas situācijas, kādi jautājumi konkrētā situācijā ir tie, kas pavērs to domāšanu, domāt ātrāk nokļūt pie tās atbildes. Tā kā, tas veids, kā es domāju, ir mainījies. Jā, bet tu piedzīvo iekšēji tās sajūtas, tādas, gandarījuma sajūtas, vai ne, par to? Protams. Kas notiek iekšā? Tāds, liekas, ka ir tāda dziļāka sapratne par citiem cilvēkiem, par to, kāpēc citi cilvēki domā tā, kā viņi domā. Ir vieglāk saprast to, ka citam var būt cits viedoklis. Mēs visi neesam vienādi. Un par to arī tiek mācīts coachingā, ka ir jāpieņem otra viedoklis, lai kāds viņš arī būtu. Un tas jau arī ir par pozitīvo. Ja? Es pieņemu to, ka tu tā vari domāt. Tas nenozīmē, ka es domāšu, piemēram, savādāk, bet es patiesi pieņemu to. Un tur neveidojās nekāda domstarpību, strīdu potenciāli, jo tā tas var būt. Ja? Mēs katrs esam tiesīgs domāt tā, kā mums liekas pareizi. Jā, tas ir tāds ritīgi dziļas transformācijas ir notikušas, manuprāt, ar daudziem no arī mūsu grupas coachiem. Un ir vienkārši ar tādu mīlestību skatos uz to, kā tas sanāk. Ja? Cik veiksmīgi cilvēki veidojās, vēl veiksmīgāki viņi, un tur ir tā laimes sajūta klātesoša. Un tas ir kaut kas, jā, tāds ļoti svarīgs. Un te es teiktu... Arī par to citu cilvēku saprašanu ir tā, ka tā, kad šobrīd kāds saka citu viedokli, es nedomāju, jā, viņš ir tiesīgs tā domāt, es viņam vienkārši neteikšu, ka es viņam nepiekrītu. Tas ir pilnīgi mainījis to domāšanu uz tādu stāvokli, ka es reāli pieņemu, ka viņš tā var domāt, jo tāda ir viņa dzīves pieredze, un es iekšēji pat nedomāju, ka tas nav pareizi. Iespējams, ka es šajā situācijā rīkotos pilnīgi savādāk, tomēr viņa situācijā viņam ir tiesības uzskatīt, ka tas ir pareizi un tā rīkoties. Jo tā ir viņa dzīve un viņa pieredze viņam varbūt ir iemācījusi, ka viņa gadījumā tas strādā. Manā gadījumā strādās kaut kas cits. Un tāpēc jau mums kā coachiem arī šī prasme ir ļoti, ļoti vajadzīga, ja? Jo klients var domāt no savas pieredzes, ja? No savām sajūtām izejot un neskatoties to, ka mēs varam domāt savādāk, ja? Jo jārīkojās jau uz klientam, un te ir tā telpa, tā ļaušanās,
būt dažādiem viedokļiem. Un klienta viedoklis ir viņam svarīgs, un lai viņš arī tāds ir. Jā. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstam to mainīt. Klientam pašam tas ir jāmaina. Ja vien viņš atradīs par vajadzīgu to mainīt. Vai coachingam ir kaut kādas robežas? Vai coachingam ir robežas? Coachinga sesijā es domāju, ka robežas nosaka klients. Mēs runājam par to, par ko klients vēlas. Coacham ir jābūt profesionālam un jāmāk pielāgoties klienta robežām. Jo ļoti bieži var redzēt, ka klients nav gatavs runāt pat par tēmu, par kuru viņš ir atnācis runāt. Viņš par to sāk runāt, bet kad jau coach uzdod tādus dziļus jautājumus, kāpēc tas tā ir noticis, varbūt kāds ir pirmsākums, tad uzreiz tā saruna var just, kad apstājās. Jā, tu ierodas dziļāk. Tur, kur negribās rakt, jā. Un te ir stāsts, vai vajag ierakt dziļāk. Vai vajag aizķert to, kas tur ir notrigerējis. Man liekas, ka tas ir atkarīgs no situācijas, jo ļoti bieži cilvēks nevar izdomāt jaunu risinājumu, ja viņā iekšā sēž tā pagātnes pieredze, kas ierobežo viņam domāt plašāk. Tāpēc ir jābūt tam jautājumam, kas viņam ļauj saprast, ka pagātne viņu neierobežo. Viņš var paskatīties arī apkārt plašāk, un lai arī mēs nevaram nogriezt to savu pagātni un aizmirst, tai pašā laikā mēs varam uz viņu skatīties neitrāli, tāpat kā Coacham ir jābūt prasmei neitrāli skatīties uz visām situācijām un ļaut klientam pašam pieņemt lēmumu. Jā, tā neutralitāte ir arī tāds gan vērtīgs, gan trenējams moments, jā, jo coach iesācēji tā kā cenšas un grib palīdzēt. Jā, tam klientam atrast pareizās atbildes koču prāt. Jā, tā kā, jā, šis nav labi un šis ļoti jāpieskata un tā neutralitāte ir ļoti vērtīga. Atrast situācijā piemērot jautājumu no šīs pagātnes fórums uz šodieni un ar mērķi paskatīties, ko var izdarīt nākotnē. Jā. Bet es neķeros klāt, nelieku rakties pagātnē, ja vien klients pats runā un runā par pagātni, tad vienalga atrodās jautājumi, lai paņemtu kaut ko no dzirdētā, lai virzītu klientu atkal būt šeit un tagad un domāt par nākotni. Tā kā tas atrodās, tās prasmes jau ir uztrenētas, jā, un attīstībai jau nekad nav gala, protams, jā, bet jā, es šo te pieskatu un neļauju nekādā veidā klientu aizlikt pagātnē, ja vien viņš pats grib par to stāstīt, tad jā. Jā, sākumā tu pati teici, kad coachi tā kā nerok dziļi. Tā pašā laikā, ja atnāk klients, viņam ir problēma situācija, viņš ir nospraudis mērķi un darbības, viņš galā neko nedara. Un viņš nāk uz otro coachinga sesiju, uz trešo coachinga sesiju un nekas nemainās. Tad ir jāsaprot tas iemesls, tas cēlonis, kas viņu reāli attur no tās darbības. Kā tu savādāk to varētu mēģināt atrisināt? Vienā no sesijām potenciāli, tad, kad jau tu esi sapratis, ja, ka tā darbība nenotiek, vienkārši jāaicina paskatīties, pavērt vaļā, kas attur, ja, kas attur, lai rīcība notiktos. Ja. Par lielu kaut kāds
uzdevums, ja, kas tur ir apņemts. Un līdz ar to, jā, jāskatās vairāk atkal no tā jautājuma, ja, tad kāpēc nenotiek lietas. Un vai, protams, klients vēlas par to parunāt, vai viņš apzinās par to, ka lietas nenotiek. Un te jau arī pašam kaučam ir jābūt godīgam par to. Ja tu saproti, ka tev jau kuro sesiju, kaučam ir jāsaprot, pie 3. sesijas jau būtu jāsaprot, ja, kad, klients nāk laikam tikai parunāt, ja, bet tādas izmaiņas vēl nenotiek. Vai tev ir komfortabli, vai tev tas ir ētiski turpināt darbu un ņemt par to naudu? Ja? Apmēram, var jau viņš nākt, bet jautājums par tavu, ja? Par tavu zīmolu, ja? Kauča zīmolu. Vai tas būtu ok? Ja? Vai iznāks kādreiz tāda situācija, ka klients saka, klausies, es tur biju 4 reizes, nekas nenotiek. Ja? Un es teiktu, tādam pašpietiekamam kaučam to nevajag. Tā nauda nav tā vērta. Ja? Klients nav gatavs. Un viņam līdz tai gatavībai pašam ir jānobriest. Vai iespējams viņam ir jāatrod kāds cits kaučs, ko katrs no mums var ieteikt. Ja? Ieteikt kādu, kas ir mūsu tuvākā kauča komunā, var ieteikt apskatīties, kur vispār kaučus var atrast, ja? Un tādā veidā, iespējams, ir kaut kāda nesadarība, bet nevilkt, jā, jo tā nauda nenes piepildījumu, jo mēs jau tā kā saprotam, ja, ka nenotiek tās lietas un saņemt naudu par to, kas nenotiek, nevajag. Es teiktu, jā, tā ir tā mums nevajag to karbu. Ne, tu tomēr saki, ka pagātnē nevajag rakties, jā? Man atkal ir tāds viedoklis, ka visi mūsu lēmumi, mūsu darbības balstās uz mūsu pagātnes pieredzi, uz lietām, ko mēs esam iemācījušies bērnībā. Tā ir. Andris neapstrīda, tā ir. Tā viss ir pagātne. Mēs nevaram par viņu nerunāt, domājot par nākotni. Es teiktu tā, ka šodien man ir mērķis, nevis pagātnes mērķis. Šodien man ir mērķis, ja, kuru es redzu, kas būtu jāsasniedz nākotnē. Un kas tad ir mērķis? Mērķis ir vajadzība. Tātad šodien man tā nav, bet es to gribu. Tā kā to mērķi gribu. Ja. Tā ir tā vajadzība. Un kāpēc jācelā pagātne? Man šodien ir nosacīta vajadzība, lai to vajadzību īstenotu, ja, tad es sev ieraugu mērķi, nospraužu šo mērķi, uz viņu eju. Ja. Tev var būt mērķis, bet tevī varbūt sēž bailes rīkoties vai bailes no tā rezultāta. Un kamēr tās pagātnes bailes netiks pārvarētas, tikmēr tas cilvēks neko nedarīs. Jā, un ļoti labs jautājums – bailes. Tātad kādā no coaching sesijām vai vairākas coaching sesijas ir vajadzīgs par bailēm. Bet no šodienas uz rītdienu, ja, ne par pagātnes bailēm, par to, kas tev šodien baida un kā tu gribētu justies rītdien. Ja. Un tas jau vairs nav tas ir mērķis, ir kā atrast aizstājēju bailēm. Ja. Vai iespējams ko citu, ja, kā mazināt šīs bailes, kā viņas izslēgt, ja, savā apziņā. Šīs bailes. Un tas ir coaching sesijas jautājums, jā, pastrādāt ar bailēm. Es piekrītu, tomēr, kā tu uzzināsi par baiļu cēloņiem, par iemesliem, kāpēc viņš baidās, lai ir ko risināt. Ja viņš pasaka vienkārši, man ir bailes tur iet cilvēkos un runāt. Neiztikšu es bez jautājuma, kāpēc tev ir baila. Ko tu dari, kad tev ir bail? Tā tomēr ir pagātne arī. Ko tu pagātnē darīji? Kāpēc tev tas ir bail? Kad tev tas sākās? Lai tu zini tos iemeslus, ar kuriem mēs varam strādāt. Es neuzdot jautājumu, kāpēc tev ir bail? Ja? Caur ko tu šīs bailes
sajūti, ja? Kā tu viņus pamani, ko tas tev nozīmē, ja? Ko tu esi ar to darījis, ja? Kurās situācijās tev tas parādās, kādas līdzības ir šīm bailēm dažādās situācijās. Nu, jā, klients runā, bet no pozīcijas šodien. Skaidrs, ka viņš atcerās tās vēsturiskās situācijas, bet nu, jā, mēs nedrīkstam ļaut iegrimt tur, jo faktiski mūsu mērķis ir pēc šī visa saprast, kas trigerē saistībā ar bailēm, ja, virzīt viņu uz tagadni un uz nākotni. Un tā ir tā meistarība, ja? Katra mūsu individuālā meistarība to panākt. Un jautājumi, jā, var būt jebkādi sajūta jautājumi, ja? Kādam ir nedrošība, kādam nepārliecinātība. Ja? Un daudz dažādās situācijās tas izpaužās, un tikpat daudzās situācijās šī pašpārliecinātība ir aktīva, viņa strādā labu darbu, tā tad ir pieredze. Nu, šodienas uz nākotni. Jā, izstāstu, es novilku uz tādu sarkanu līniju pagātnē. Es savukārt mācos arī neirolingvistisko programmēšanu, un tur ir ļoti daudz dažādas arī coachinga metodes, kur tieši ir jāvizualizē šīs pagātnes situācijas, un ar to tādā veidā jāstrādā. Tāpēc man kaut kā nav tā sarkanā līnija runāt par pagātni, bet, protams, var būt dažādi viedokļi un dažādas metodes, kā strādāt dažādās situācijās. Nu jā, te ir tas stāsts arī par pieredzi. Ja? Tātad es nezinu, kas ir tavā izpratnē sarkanā līnija. Nu, es varu iedomāties, sarkanu līniju, kā līniju, ja? Un es neesmu mācījusies, ja? Šo te pieeju, ja? Un līdz ar to es, protams, ka nevaru argumentēt, bet es pieņemu, ja? Ka tas, ko tu saki, ka tā ir patiesība. Es pieņemu tavu viedokli, ka tas viedoklis ir patiess, bet es jau viņu nelieku uz sevi, ja? Jo man ir cita pieredze, cits viedoklis un cits zināšanu apjoms, ja? Bet visu cieņu, jā, tā var būt, kā tu saki. Varbūt arī tā, kā tu saki. Jap. Tieši tā. Un tajā ir tā atslēga. Tas ir arī interesanti. Jā, katrs coach ir savādāks, tieši tāpat kā katrs cilvēks ir unikāls. Pēc 3 gadiem satiktos atkal. Ko tu gribētu, lai sabiedrība par coachingu zinātu? Lai sabiedrība zina, ka coachings tik tiešām paver tādu plašāku skatījumu uz dzīvi. Un es pat ieteiktu katram, ja ir tāda iespēja šos pāris mēnešus, nav pāris, tie ir 6 mēneši, pusgada, pamācīties coachingu un paplašināt savu redzes lauku, nebaidīties no coachiem. Nebaidīties no tā vārda coach, jo tik tiešām ļoti bieži ir tas viedoklis, ka coach tas ir kaut kas kā psihologs. No vienas puses gan coachings, gan šī neirolingvistiskā programmēšana māca par to, kā cilvēki domā, jo tie visi jautājumi coachingi jau arī ir balstīti uz kaut kādiem pētījumiem. Viņi ir sastādīti tā, lai cilvēki viņus labāk saprastu, lai viņi ātrāk atrastu savas atbildes. Piemēram, lai viņos atraisītu radošo domāšanu konkrētās situācijās. Tā kā cilvēkiem ir jāsaprot, ka tas tik tiešām ir spēcīgs rīks, ar kuru strādāt. Kādas ir tavas domas? Ko tu gribētu, lai cilvēki zinātu pēc 3 gadiem par coachingu? Es teiktu, ka viņi zinātu, ka coachings nav ne psiholoģiskā palīdzība, kā psihologa vai psihoterapeita palīdzība. Coachings nav konsultācijas. Coachings ir
dzīves, personīgā cilvēka dzīves attīstības mācību stunda. Viņa paša. Un viņa paša rokās tas tā ir. Ja? Un kad uz to skatītos ļoti brīvi un atvērti, un nebūtu tādas lielas acis un nesapratne par to, kas tad coachings pēc savas būtības arī ir. Es ticu labiem, un 3 gadi ir pavisam īs laiks, un es ticu, ka kaut kas pamainīsies, un arī Latvijā cilvēki izbaudīs, iegūs, būs veiksmīgāki, būs laimīgāki, un kopumā mēs visi, un arī Latvija kā valsts, ja, būs spēcīgāka un bagātāka. Paldies tev par skaisto novēlējumu, Tatjana. Es domāju, ka mēs tiksimies ātrāk, kā pēc 3 gadiem, kādā podkāstu epizodē. Paldies, ja uzaicināsi, būšu klāt. Noteikti. Paldies, Uz Andri. tikšanos. Uz Čau. tikšanos. Tā.